Tātad esam atkal atpakaļ Illustratorā un mazliet varbūt paskatīsimies, kā te ir iespējams šo darba virsmu navigēt, kā par viņu mēs varam pārvietoties. Pirmā un ļoti vienkāršā komanda ir uz tastatūras Ctrl-, tātad mēs attālinamies, Ctrl+, mēs pietuvinamies. Tad ir vēl visādas iespējas, ko mēs varam turēt kontroli, piemēram, rullēt peles rulli un kaut kādu šādu kustību notiek. Tad mēs varam turēt alt, rullēt peles rulli uz priekšu, atpakaļ un šādu kustību notiek. Tad ir vēl viena opcija, šeit darba rīku paletē ir tāda roka. Ar roku mēs varam šādi nāsāt lapu. Un šeit ir arī vēl palielināmais stikls. Ar palielināmo stiklu mēs kaut kādu ļoti specifisku mums nepieciešamu laukumu varam pietuvināt šādi te. Varam pietuvināties pavisam tuvu un ar Ctrl- atkal attālināties. Vai ar kontroli, ar alt atkal un ar peles rulli šo te rullēt, un tad vēl uz šo visu attiecās arī tāds view. Šeit augšpusē jūs redzat, ir tāds view komanda, un zem view mēs varam tāpat ieraudzīt šos te zoom in, zoom out, pietuvināt, attālināt, bet tad šeit vēl ir tāds fit in artboard. Fit artboard in window, kas nozīmē ietilpināt lapu redzamajā laukā, vai arī ietilpināt visu redzamajā laukā. Un ja mums, piemēram, šeit būtu 20 lapas, tad viss tiktu ietilpināts mūsu redzes laukā. Nu, tas ir tāds glābjoša lieta, ja mēs esam kaut kur pavisam apmaldījušies. Cik tad liels ir šis te laukums mums apkārt? Nu, mēs redzam, ja tas viducītī baltais kvadrātiņš ir A4, tad darba virsma ir apmēram šī tik liela viņai apkārt. Uz šīs darba virsmas jūs varat strādāt, darboties, radīt sev nepieciešamās lietas, bet pie izprintēšanas vai kaut kāda veida dokumenta saglabāšanas noteikti šīs lietas ir jāsamazina un jāuzliek uz lapas. Tātad, tas būtu par navigāciju apmēram arī viss.